Labrīt no rīta, jaukšs rīts. Turpinam aktivitātes. Mājas aktivitātes. Nolādētais lietus sāks tagad līt. Nu, šodien bija ieplānots ekstrēmas aktivitātes. Ekstrēmas aktivitātes pa ezeru, bet nu redzēs, kā sanāks. Kad sākam funkcijas, sākam šitās funkcijas, raujam nos šito te pretīgās margas. Principā ar dēļiem jāsāk. Un tad tur būs tāda armatūras stāba, tie būs pēc tam ar fleks jānofleksē. Tunci, kad tur dara augšā. Nu, tad vēl ir otrs, kas man ir plāniņā noraut. Šito te parodiju. Šito parodiju arī noraut nopļīt. Vienīgais man baigi nepatīk, ka tur bezdelīgas tusē stūrī. Un negribās baigi traucēt ar fleksi tagad piļīt. Viens ir dēļas nopiļīt, bet nu, otrs jau ir nofleksēt tās trūbas. Un tad jā, nu, tas jau būs uzreiz tāds tīrāks skats mājai. Tīrāks skats mājai būs, jo tagad, nu, braucot no ceļa, nu, bišķiņ tādu uz bombzīgumu vēl. Tīrdēļ tikai dēļ tām margām. Nu, protams, pēc tam es nezinu kā, bet nezinu, kādā depiņā jāskatās, varbūt kaut kādi stābi, kurus pieurpt pie tā balkona, tad smugs dēlīši riņķī, bet kādus tos stābus es dabūšu, man kaut kāda, nezinu, metāla stābi jādabū, kuru, teiksim, viens tajā pie sienas, tad otrs stūrī, 1, 2, 3, 4, 5, kaut kāds 6 droši vien vajadzētu. Nu, tad smugs dēlīši riņķī nokrāsot tādā pašā, teiksim, loga krāsā, un būs baigi smuki. Tā, esam uz balkono. Nu, šitais te sūds. Šitas sūds ir jārauj nost. Nav ko dirsties. Tāpatās tev šitā balkona neviens nenāk ārā pagaidām. Tad, kas sataisīs normāli, tad jau arī varēs normāli iziet. Jā, un segums ir droši, es pat nezinu, ko tādam balkonam liek pa virsu. Tādam, kam nav jumta. Arī vienkārši rubiks uzklāts. Varbūt te arī smuki jāuzkausē ruberots. Es pat nezinu, ko liek tādam balkonam, kur nav jumta, ja? Vēlnsings vien, bet nu jā, vajadzētu kaut kāds tāds metāla trūbas, vienu te, tad vienu tur, kaut kāds 2 pa vidu varbūt, un 2 vēl malā, un tad smuk dēlīšu riņķī. Tā, nu uzreiz tīrāks skats, paskaties, uzreiz tīrāks skats uz dzīvi. No, it kā tā būtu jābūt, super. Jā, nu tas šitais šie izpūveņi, uzreiz tad tīzeli skatiet, un jā, palika tāda īsa puļķīša armatūras, kuras vienkārši nopiļīša fleksi nost. Un viss, nu jā, balkons ir tīrs, nu, tagad ir tikai jāstutē jauna mala virsū, vēl pie viena. Jāpaņem šitā mala jānolauž, jo viņi bija pie sienas, un, protams, es jau te siltināju, tā kā, nu, te jau arī vajadzēs kaut ko, bet, nu, sākumā varbūt vienkārši maliņi jānoplēš, jo šitais arī tas līkais, tad tīzli skatu uzreiz iedod. No, šitie dēlīši normāli, šitos vēl kaut kur varēs izmantot. Ups! Nu, arī te ir tāds nav šķības šitās te šķībi dēļi nerēgojās. Un tagad jāiet otra tā pusi jānoplēš. Tā, nu šitais balkons jau ir, nezinu, vispār tāds
dīvains, ritīgi, pusmetrs uz leju. Principā, pusmetrs uz leju jākāp. Šitām te mala, nezinu, kāpēc tā dīvaini. Bet, nu, reku tūplānā varat redzēt bezdelīgu mājiņu. Tas ir tik interesanti uzčinīt. 3 dienās. 3 dienās un māja gatava. Nu, pat reiz te neviena iekšā nav. Paņemšu, izlauzīšu tik no šitos nost. Nu, jā, reku jau te kaut kāds pļutkas jau sāk parādīties. Bet, nu, jā, nu, kaut kāds stulbā vietā viņi te uztaisīja. Ja būtu mājas kaut kur tur ārpusē, bet te taču te ir nolīmēts puķiks, jā. Bet te taču man visu jāremontē, vēl jāarmē, stūri jālīmē, nu, kaut kā tīzeli viņi tur uzlikt to mājiņu. Bet, nu, pagaidīs, lai tur izšķiļās un tā, un aizlido sīkie visi, un tad jau būs jārauj nost, diemžēl, nebūs varianti. Nu, un jā, un šitas te vānsistabas lodziņš, to jau toreiz nomainīja. Un te jāmaina šitais te nost. Šitais jau gan ir normālā stāvoklī, bet, nu, ja visai mājai pakašnieki, tad visai mājai pakašnieki. Raus nost un smuku palodz virsū. Bezdelīgi un lidoja. Gribēja tik droši, ka mājā kaut kur te riņķo apkārt. Satraukusies droši vien, ka te lien pie viņas mājas. Nu, kaut kā šitā tagad izskatās dīvaini. Izskatās dīvaini, bet tīri tā, nu, smuki. Ja vēl būs, nevis jā, bet tad, kad būs vēl jaunie logi, plasmasnieki, tie pelēkie. Un es vēl tās durvis arī gribu tādā pašā pelēkā krāsā nokrāsot, kā arī maragas tādā pašā krāsā, loga krāsā. Un viss būs tās, nu, smuki sajies kopā. Tā kā tur jau pavisam jau top. Nu, un te arī pasties reiz kārtīgi. Jā, tur kārtīgi, tā kā gaidu kaut kādas ieteikumus, kur man tādas trūbas kaut kādas dabūt. Bet arī, jo redz, tās balkoniņi ir tā kā slīpums uz leju, un ja es trūbu pieborēšu, viņi arī būs slīpi. Man to trūbu vajadzētu līmenī. Kā to darīt? Vai tur vienkārši būs ar betonu jāuztais līmenis, nu jā, ar cementu, un tad uz turieni jāborē tā trūba. Bet, nu jā, gaidu kaut kāds ieteikums, variants, ko tur vajadzētu un varētu. Tā. Nu ko, kaut kas jāpadara svētdienas dienā, ir Bio Rio, par ciku superīgais laiciņš mūs lutina atkal kārtējo rītu. Vienkārši visu nakti un visu rītu gāž tā kā ar spaiņiem, nu pilnīgi rievjās. Nu cik tad var līt vienreiz, es nesaprotu. Tā kā kaut kāda, es nezinu, kāds kaut kā džungļu lieti, tropiskie lieti. Pat reku tur tālumā pleķīt ar zāli nevar nopļaut. Es te tagad aizvakar nopļauju. Labi, ka es to izdarīju, jo visu laiku līs, nu viss tas zālēs ir tā kā dubļi un tur vispār līdz potītiem ūdenī viss ir pļūraza, tā kā purvs kaut kāds. Tā kā es tur vienu gabalu nemaz nevarēju nopļaut, es domāju, bišķi, lai apžūst un tād, bet nu nekas jau te nežūst. Līst vienā līšanā, bet nu jā, labi, ka vismaz nopļaut teritoriju. Ir ok, jā, nu par cik laiks tās pagaidām tīzls. Es domāju, jāpaņem ir rekur tur tā siena, jāpačinī kaut kas, jāpaņem ir sākumā jānogruntē tur, jo es neatceros, vai es tur gruntē vai nē. Un tad jāmēģina varbūt paplēst tas rubiks no sienas un uzlīmēt atlikušo puķiku, cik man ir palicis, jo principā tā ir vienīgā vieta, kur es kaut ko vēl varu izdarīt, jo tur man vajag stāvažas tajā pusē. Un pa lielam arī vairāk nekas cits nav ko darīt, kā ir jāķerās tai loģijai klāt. Bet arī nav materiāls daudz palicis. Kur viena loksne, viena paka un 2 loksnes, tas ir tā, tur ir 5, 6, 7,5 loksnes puķiks palicis ir. Jā, vot varēja kaut kāds prof.lv atsūtīt man ziņu, klausies Buffrider, mēs jums dāvinām dāvinkarti 100 eiro vērtībā. Braucat pakaļ puķikam, jo toreiz viņi man to 100 eiro vērtībā dāvinkarti iedeva, tipa atvainošanos, jā, par to, ka tur viss
tā to piegādu sūdīgi sanāca. Es aizbraucu pie viņiem uz Rīgu un paņēmu pa sotāku vienkārši līmes maisus. Nezinu, cik es tās līmes maisus pilnu bagāžnieku piekraunāju, baigi labi bija. Bet patreiz, jā, ir palikuši 7,5 loksnes. Nu, protams, ir arī divnieks mazais, tas ir ailēm, loga ailēm domāts. Un kaut kādi 1-2 pamatu puķiks palicis, bet, nu, sūds ir visu. Tā tad, jā, nu, ir 7 loksnes, tur ne sūda daudz nevar izlīmēt, bet, nu, es domāju, tur 2,5 rindas es varētu uzlīmēt. Sagruntēt, es ir noplēst bišķi to rubiku, pagaidām jumtiņu neplēsīšu nost, jo es saku līst vienā līšanā un neizskatās, ka te kaut kas tuvākā nedēļas laikā uzlabosies. Soli tik līšana vienā līšanā. Bet, nu labi, izdarīs to, tad vismaz būs puķiks iztērēts. Un man ir palicis, man liekas, 1,5 maisa līmi. Vai 2,5? Nē, 1,5. Pagais op. Palicis ir 1,5 puķi maisa līmi. Izstrādāsim visu atlikušo, kas ir palicis, ja? Un tad es domāju, vēl varētu kaut ko, teiksim, ar šiem baļķīšiem padarīt, paņemt un nokrāsot viņus. Nu, zin kā, izmantot lietaino laiku, lietaino brīvdienu un šitos te nokrāsot ar to antiseptiķu brūno. Nu, tās kā man visi lapeni tādā smukā, tumšā krāsā brūnā. Jo, nu, viņa, principā, es nezinu, žūt viņu varētu vēl gadu vai vēl vairāk, ja, bet nu, viņi kaut kāds pāris nedēļas ir pažūši, es domāju, esmu mierīgi viņus nokrāsošanu. Un tad, lai es ar tiem varu kaut ko sākt darboties to šūpuļu krēslu, varbūt uzčinīt līdz jāņiem. Bet, nu, arī nav teikts, vai es to paspēšu. Principā, vītņas stienas man ir ar uzgriežņiem un šaibiņām. Tā kā saskrojot konstrukcijas varētu, bet man krēslam vēl nekā nav. Man nav ne ķēde, ne arī dēlīši, no kā to pašu krēslu iztaisīt. Un es vēl neesmu izšķukojis, kā es to krēslu vēl taisīšu. Tā kā, nu, nezinu, vai līdz jāņem būs lusta uztaisīt viņu vai nē. Labi, davai kāps augšā uz jumtu, pamēģināt paplēst to rubiku nost un sagruntēsim to sienu. O, kur gadījies, kur ne? Lietutiņš sāk līt. Ah, tu mazais lietutiņš, sen jau nav bijis, blin. Tā, nu, vēlnišķīgs darbiņš. Vēlnišķīgs darbiņš. Ko lai dara ar šito te sūdu? Mošas vilināt nost uz Jāņiem. Jāņu užiņām, paskaties, kas te ir. Kas te ir? Plēšam visu šito te sūdu nos. Principā, viss balkons mums ir jādabū. Nu, kā tas ir mums? Man ir jādabū. Jūs sēžat dīvānā, ēdat čipšus, dzerat aliņu un skatieties, kā Bafmankuls cīnās. Bet, nu jā, nu man ir jādabū viss balkons, principā, rekur līdz šitāds te baļķīts man ir jādabū viss šitais te. Nu, pagaidām nē, pagaidām, kā jau es teicu, līst vienā līšanā, pagaidām šito jumtiņu plēst nost nevar, savādāk te viss pludos. Pagaidām, lai jumtiņš stāv, es gribu tikai iesākt šito sienu, jo man arī vairāk patreiz materiāli nav. Tāpēc es vienkārši šito te stūrīti noplēsīšu līdz tam stūrim un lai es te varu smuku līmēt puķiku. Un starp citu, es te biju, pirms es sāku siltināt, es te biju izvilcis vādu ārā, nu, rozetīti uzlicis. Bet tā rozetīte man te ir tagad iekšā, man principā es darīšu tā, ka es te vienkārši tajā pusē iekšā atvienošu. Un te vienkārši, nu, izvilkšu vienkārši, lai te vats ir ārā. Un tad pēc tam kādreiz, kad te būs viss kārtībā, zin kā, tomēr vajadzēs rozeti uzlikt, lai tur kaut kādu, nu, apgaismojumu vai kaut ko tādu, zin kā, tomēr tādu smuku forša loģīņu, kur pasēdēt, pamielot rīt kafiju. Bet, nu jā, tā kā jā, nu es nezinu, man vajag reāli kaut kāds jumta spečuks.
man vajag kaut kādu jumta speču konsultāciju, jo es cik reizes es kaut ko te par šito stāstījis, nu kaut kāds komentārs, kāds kaut ko iekomentē, tur kaut ko, jā, lietas to un šo, bet nu tas ir tā tīri starp citu, kaut kāds, tur nezinu, puikas vienkārši kaut ko aiz neko darīt iekomentē, bet man vajag reāli cilvēku, kurš rūbī no šitā, kurš nodarbojas ar jumtiem, lai nu gaiši un skaidri man pateikt, kas man te ir vajadzīgs. Es noplēsīšu šito nost tālāk, ko man darīt. Vai es te varu, nu izskatās, ka te vajadzētu, varbūt, kā man te čoms ieteica pašizlīdzināmo uzliet, ja, jo nu, viņš tomēr pasties šitās te grubuļājas. Es domāju, te vajadzētu uzliet tādu plānu kārtiņu, vienkārši, lai viņš smuks, gluts ir, ja, tas būtu pirmais, ar ko es sāktu. Nākošais, kas ir nākošais? Kaut kāds šitais te hidroizolācijas mērējumā tā kaut kāda vai rulējumā, ko uzrulē. Un vai nē, vai kaut kāds lejamais piķis, vai nu, reāli man nav vispār nekāda pieredzes ar tādiem jumtiem. Es domāju, nu, Rubiks jālīmē, nu, bet kā, Rubiks jau ir rullī, ko tu tur ar to uguni, ķip kausē virsū, bet tāds, tu paskaties, kas te ir, te taču ir kaut kas lietas, kaut kāds drūmākās kārtas ar piķi, kas man tajā loģijai jādara, nu, reāli, es nezinu. Tāpēc brīžiem ir, es dienu vienkārši nosēžu lapenē un kasu pauri un štukoju. Ko man te tagad darīt? Nu, ir lietas, ko es zinu, ko es saprotu un ko es daru. Ja, ka es izplānoju, nākošā rītā es tagad nolīmēšu to, parīt es zinu, tur noarmēšu. Nu, lietas, ko es rubīju, ja, ko es saprotu, bet nu, šitais man ir patreiz joprojām liela jautājuma zīme. Pagaidām viss, ko es zinu, ko es daru, tas ir noplēst šito malu, lai es te varu nolīmēt šito sienu ar puķiku. Viss. Tālāk, nu labi, tālākais ir plēst visu šito te nost, bet pirms es visu to plēšu nost, man jau ir jābūt gatavam plānam un materiālam, ko es jau noplēšot jau tajā pašā dienā vai nākošā jau var maukt virsū, saprot? Jo, nu, pliku te viņu atstāt, nu, nevar, viss tur garāžu pludos. Tāpēc, jā, nu, atsaucaties kaut kādu jumtu spečuku, piķa, ruberoidu, hidroizolācijas spečuki, dodiet ziņu vai komentārā vai privāti vai rakstat, ko man darīt, kāda ir man soli pa solim ar loģiju tikt galā. Tā, nu kaut kā šitā te, reku te stūrīts, tur visa putām aizpūtīšu. Principā te iepļurzāju, tur, kur tas caurums, es izbakstīju, atlikušo līmi iesmērēju un šitik te sanāca. Stūris pagaidām nelīmēju, jo tur ir rozēt. Un es ar to rozēt pa nagiem dabūju. Es domāju, bišķi patīrīšu nost, tur sūdīgs zlārgt atrāvos pa knaģiem. Tur, principā, kaut kas nav ritīgi. Ar steigu ir jāvieno nost. Nu, tur reāli man otrā pusē vienkārši cauri viesistabā iziet arī otrā rozēt. Un no tās es pielaidu vādu vienkārši un uztaisīju vēl vienu rozēt, bet kaut kas tur nav kā vajag. Bet, nu, to ne šodien ir reāli slinkums, tāpēc es arī neaizlīmēju līdz galām, vienkārši, lai es rīt vai kā tiek klāt tur. Un tad es pēc tam ielīmēšu. Šūvīts, jā, šūvīts ir te, galvenais, zin kā, tas sūds ar visu, ka te ir 10 cm, galvenais, lai viņas nesaiet kopā tās šūvas. Un vismaz es tā daru, lai lieki nezāģētu, varbūt pareizi būtu tur pus uz pusi, un viņi atkal tādā veidā likt, bet es tā kā es tāju, un es te netāju nekādas pamācības videos, vienkārši jums rādu, kā es te cīnos un kā es te remontējos, un es jums varu garantēt, ka te arī līmenis nav perfekts visur. Ja arī kaut kur tur bišķiņ šur vai tur vai šis vai tas, tad es uz to baigi neiesprīngs. Galvenais, lai nav baigi kaut kāda vēdera vai tas, nu, lai vizuāli viss smuki ir un viss būs bumbās, jā. Tā kā tā, labi, līme ir palikusi viens maiss, un puķiks ir palicis necik. Šitik ir palicis puķiks, tā kā viss pagaidām pauzīt līdz brīdim, ka es nopirkšu puķiku atkal un līmi, lai varētu turpināt. Un, principā, pirms es sākšu turpināt, nu, te nav jēgas sākt 4 loksnēm turpināt, te vienkārši ir nākošajās funkcija, ir jātaisa stalāšas te augšā. Tas ir arī tas, ar ko es turpināšu. Tā kā davai gaidu ziņas, privāts komentārus, ieteikums par to loģijas, šito te virsmu, ko man ar to darīt un kas tur ir vajadzīgs, ja, tiešām, kas zina. Un otrs ir pa margām, jā, nu šitās visas, protams, ka nāks nost. Sākumā es vēl biju domājis, nu varbūt kā atstāšu, zin kā vienkārši nokrāso, šit kā galīgi izpūšas nav, nu un derēs, bet nu nesūdi nederēsies tājas, te jātais viss ir tā kā vajag. Tomēr jau ir redziet sūniņi virsū un bišķi tāpatās tādi iepūvuši. Nē, viss šitie, tas larkšķi ir jāvāc nost.
viss šitās te interesantās trūbas, uz kā ir Krievu laikos uztaisīts, ja vienkārši armatūras, kur armatūras stieņi vienkārši torči ārā un kaut kāds trūbas uzmaukts šķības virsū un uztaisīt šitā te māla. Nu, kas tā tais? Tā kā, jā, varbūt arī vajag ieteikums, kur dabūt un varbūt kāds grib kaut kādu sadarbību viņu uztaisīt, piedāvāt man foršu balkonu, kaut kādas trūbas, kantainās vai kādas tur jāliek, es pat nezinu, čik salikt un dēlīšus es dabūšu. Tas jau ir procesā, bet tagad man vajag, jā, kaut kādas kantainās malas, ar ko uztaisīt, nu, tur pa ieurpt. Tā kā tā, labi, viss, pagaidām pietiek, turās, čau!